Jūs tiešām domājat, ka sodot cilvēkus, jūs uzmundrināsiet viņus tā kā mācīt valodu? Skatām likumprojektu, kas paredz būtiski palielināt administratīvus sodus par valsts valodas lietojumu. Atsevišķos gadījumos 4-5 reizes. Kāpēc ne 10, ne 20, ne 100, ne miljonus? Kā panākt cieņpilnu un plašu valsts valodas lietošanu? Un tieši šeit mēs redzam problēmu. Likumprojekts balstās uz pārliecību, ka valodu var nostiprināt ar sodu palīdzību, kā valodu var iemācīt ar bailēm. Kā cilvēks runās latviski nevis tāpēc, kā viņš to vēlās, bet tāpēc, kā viņš baidās samaksāt naudas sodu. Bet vai tiešām valodu var iemācīties caur piespiešanu? Vai valodu var cienīt, ja tā kļūs par administratīvo ieroci? Vai mēs tiešām gribam radīt vidi, kur cilvēks baidās kļūdīties? Jo par katru kļūdu draudz sods. Sods ir galējais līdzeklis, nevis valsts politikas pamats. Valoda var pastāvēt tikai tur, kur tā tiek iemīlēta, nevis tur, kur no tās baidās. Valoda ir jāpadara par iespēju, nevis sodu, par tiltu, nevis barjeru.